Kastīte maksā 300 eiro. Vai tas ir jēga? Vēl kaut ko iet. Stage 6. Un šitais būs štekeris, šitie būs bloks. Chipbox kastīte. Vot ir īpašnieks nopirka šādu chipbox kastīte, kurē mēs liksim tai mašinai un paskatīsimies, kāda jauda tad uz kastītes. Ne jau dzinēja vadības bloka, bet pārprogrammēšana, bet uzstādot kastīte. Uz jauda stenda pirms un pēc uzstādīšanas. Kāpēc liek chipbox kastīte? Tāpēc, kad ir mašinas pēc 2020. gada un uz augšu dažas mašinas nevar nolasīt neviens skaneris pasaulē, tādēļ, kad viņam ir uzstādīts Bosch vadības bloks un Bosch viņus blokē nost. Tad tādi kā Flexis, Case, Autotuneris izgatavo, piemēram, protokolu, Bosch rūpnīca ir nopirkusi skanerus arī tādus pašus, ko mēs izmantojam, un tikai izlaid jaunu protokolu, viņi arī nolasa, paskatās, kā tas izdarīts, un tā viss, viņš ir ciet, un nevienam vairs nav to protokola. Tā kā ir pieņemts cits lēmums, liekam chipbox kastīte un skatīsimies, kā būs. Šita kastīte pieslēdzas pie 3 dačikiem, tad pie 2 būs dačikiem un pie apgriezienu devēja. Tad ir pieslēgta, un šitais būs štekeris, šitie būs bloks, viņam pieslēdzas pie 3 dačikiem. Pārsvara pie gaisa un apgriezieniem. Nezinu, kā viņš dabūs vairāk degvielas, būs interesanti. Nu, un arī šitie ir regulējams, varat redzēt, jaudu var regulēt. 1, 2, 3, 4, 5. Laikam vēl 6. vai 6. nav to. Tā kā redzēsim, kā būs. Tūlītās brauksim uz ruļiem un griezīsim. Mašina ir uz jauda stenda sagatavota, tagad brauksim uz oriģināla faila, nācat, paskatīsieties, kā mēs uzstādījām viņam to kastīti, kā tur viss tas izskatās. Viņš ir benzinieks, neaizmirstiet, tātad 1 vats, 2 vats, 3 štekeris, šitie ir vadi, izskatās kā no rūpnīcas viss uzstādīts. Nu, un, protams, šitie tagad mēs nesam pievienojuši, viņam ir tāds speciāls, kā saka, razjoms, kad izņemi to un ieliki šito, un tas nekas, nav nekāda čipa kā oriģināla, lai nevajadzētu visus vadus noņemt, pārspraust atpakaļ uz oriģinālu, tad viņam nāca komplektācija šāds pieslēdzums. Tagad braucam uz stendu un paskatīsimies, kāda būs jauda uz oriģināla, un pēc tam ieslēgsim to čip kastīte un pamērīsim uz maksimālo jaudu. Tur ir 5. laikam vai 6. līmenis, un īpašnieks teica uz maksimālo testējumu, skatāmies, kas ir. Labi, ok, braucam, skatāmies. Rakstam. Tagad braucam uz oriģinālo faila. Pie viena arī mēs skatāmies data logus, visus parametrus, lai varētumiem salīdzināt. Mašina ir manuāla, uz 4. ātruma mēram jaudu. Mašina ir uz jauda stenda, ne uz ceļa, testējam. Braucam uz jauda stenda un skatāmies, kāda būs jauda. Un, diemžēl, benzinieks jādzen līdz galam, lai saprastum, cik viņam ir reāla tā jauda. Bet jau redzam, līknie krītas, viņu vairs nemocījuši 5000 viskas. Pat līdz galam nepavilkam, jo mums jau krīta līkne leja, un skatīsimies tūlītās, kāda būs reāla viņam jauda uz oriģināla faila. Tā, no rūpnīcas viņam vajadzēja būt 110 zirgu un 200 grieze. Tad mums jauda stends parādīja 104 gandrīz zirgai un 214-15 griezes moments. Tūlītās brauksim uz čipotu ar to chipbox. Paskatīsimies, kāda būs starpība ar chipboxu. Redziet, kāda ir jauda uz oriģināla faila uz oriģināla dzinējas kastītes, un tagad nāca skatīties, ir pieslēgta kaste, viņa ir pieslēgta kaste, redzat. Tomēr pēc tam zini pateiks, kur tāds un tāds, un ja kā vajadzēs nosaukumu kādā reāla kastīte varēs uzrakstīt, tad atbildēsim. Tā kā jā, viss kastīte ir iekšā, braucam, varam ciet kapotu un skatāmies, kāda būs viņam tagad jaudas tos kastītes, kāda jau 6. kā saka, stage 6, tur viņam ir 6 līmenī, tad tagad būs 6 maksimālais. Jauda, ko tā kastīte vispār no savas var izspēst. Maucam. Labi, kastīte ir iekšā. 6.
stage vai kā gribāt teikt, nezinu, 6. nostādījums viņam. Rakstam parametrus. Start, poga, pedālis grīdā. Skatāmies, kā būs. Nu, pēc sajūtām ir kaut kas, ne, bišķiņ. Tā kā brauc uz jaudas temda, mēs jau pēc sajūtām varam pateikt, kad viņš kaut ko dod. Apgriezienīgi cēlās, 5000, vēl kaut ko iet. Vēl. Nu jā, izskatās, viņš tagad bišķiņ žiberīgs un vairāk apgriezienu pat izvelk. Vairāk izvelk, pulītā skatīsimies, kāds rezultāts viņam būs. Plus 8 Newtonai griezies moments un 18 zirgi klāt. Nu, jums pašam ir jāspriež, vai tās Powerbox kastīte ir vērta 8 Newtonu dēļ un 18 zirgu dēļ. Jums pašam jāpieņem lēmumu. Nu, manā prāta tas nav to vērts, jo tā tikai plus 8 griezies moments un 18 zirgi ir pienākuši klāt. Un ņemot vērā, ka tā kastīte maksā no 200 līdz 400 eiro, es vispār neredzu tam jēgas. Protams, viņš drusku būs žibirīgs. Ja tu tos mašinas neliek uz jaudas stenda, tu nopirki un ieliki viņu iekšā plug and play, izbraucot uz ceļu un nerot to jaudu ar sajūtām, kā viņš velk pie benke. Jā, tas ir, sajūtas ir tādas kaut kādas, ka tu jūti, bet šeit tavu dzīves pierādījums, plus 8 Newtonai un plus 18, nu labi, labākā gadījumā plus 20 zirgu. Nu, zirgi nav slikti, bet griezies moments, var teikt, nav nekas. Un ņemot vērā, viņam pieslēgti tikai 3 dačikai un pārsvarā viņš dabūja to jaudu tikai uz gaisu. Kas piedod viņam degvielas, nav nekas pa saregulēts. Tā kā viņam lambda zonde nav saregulēta. Līdz ar to, vai tas ir čips drošs? Manuprāt, nē, jo pārāk daudz gaisā pa maz degvielas nav kas viņu dzēsēt motoru un cilindru un ir vajadzīga obligāti. Tā kā īpašnieki pērk paši tās kastītes, viņi paši uz sava riskē un, nu, tā, lai viņi, kā saka, un veicas. Tā kā mēs paši viņas nepārdodam, netirgojam, uzstādīt varam un izmērīt arī varam. Bet vienīgais un tikai reāls čips, kuros jūs esat iepriekšējos video redzējuši, kā mēs to visu darām, kā mēs to saregulējam, kā mēs skatāmies data logus, kā pārprogrammējam, va tur ir pilnvērtīgs jaudas pieaugums. Salīdzinot ar kastīte, es iepriekš pirms kādiem 8 vai 9 gadiem esmu taisies arī līdzīgo video ar tur pretestībās kastītes, kur uzliek kaut kas ir, protams, bet tas nav tā. Uzspēdi gāzes pedāļi, to vārstī sāk detonēt, grabēt tos motors, uztaisot pilnvērtīgu steidžu ar normālu nolasītu failu ar visiem logiem. Tur ir kā diena un nakts pilnībā rezultāts. Garantēju un tā, ka šitā mašinai pēc gada vai 2, protams, varēsim plus minus, varēsim atkal nolasīt tos failus un programmēt, tad tur pilnībā savādāks tas čips būs. Bet kamēr ir tie kastītes, es nevienam neieteiktu viņas uzstādīt un vispār nav jāgas. Tā kā redzēt, kā izskatās šeit tas viss process, kastītes uzstādīšana un kāda rezultāti, manuprāt, nekas labs. Jauku dienu jums!